Tā, un šodien, protams, ceļojot apkārt un meklējot kārtējos kontrolas punktus, es esmu sastaps šodienas jubilārus Valdi un Vinetu, un ne tikai, kā jūs redzat, viņiem šodien abiem ir vārddienas, bet viņi arī šodien ir tādos ļoti īpašā notikumā. Un sakiet lūdzu, kā jūs jūtaties, vai jūs arī kādu kontrolu punktu esat atradis? Jā, paldies, un vai jums arī? Nu, kā jūs saprotat, viņi nav īpaši runātīgi, bet atrodamies mēs arī vienā, manuprāt, fantastiskā apskats punktā, kas saucās Leļļu pilsēta. Varbūt, kad, es nezinu, tā varētu būt arī Rēgu pilsēta, un šeit ir ļoti daudz turisti. Un, man liekas, es te arī tikko kā dzirdēju igauņu valodu, un no tās es sapratu tikai vienu vārdu, kur viņi teica, televīzija ir atbraukusi. Tā kā jūs redzat, arī cienīgus objektus var iztaisīt no gluži negaidītām lietām. Mēs tagad meklējam tādu objektu, kas saucās Vīna kalns, kas atrodas Sabilē, norādījumu es redzēju, un te es satiku arī kādu no vietējiem iedzīvotājiem. Un sakiet lūdzu, ar ko Sabili ir tāda, īpaša? Es maz nezinu, ko viņi izcēlēs tu Sabili. Kā, bet jūs taču šeit dzīvojat? Es šeit dzīvoju, cik es dzīvoju te vienē. Cik tā es dzīvoju te 20 gadus vai nedzīvoju, neko nezinu, jā? Viņš mums uzņēmā, viņš prasas uztaisīt, viņš man uzņem, nevajag vec cilvēku uzņemt tās. Nu, bet es redzu, tur ir norāda Vīnkalns, tur tiešām vīnogas audzē? Nu, ir jau audzeni, vai ne, bet ne jau daudz. Ne jau daudz, tomēr jau ir kā tūgas. Rupja nav, bet tāda smalkie. Smalkā vīnoga, nu skaidrs. Bet veikalā var arī nopirkt no šīm vīnogām taisīt? Nē, neko. Nav jau tik daudz rāžu, vai ne, ka tur viņas kaut ko nopirkt. Tad pietiek tikai pašiem un tā, dažiem turistiem tur tā. Nē, turistiem neko, kādreiz bērndārzam iedot, vai ne, tā pansionātam vec ļaužam, vai ne tā. Kad bišķi kirši kaut kā tur nolās, vai ne, vīnogas. Mazinīgi, bet šogad savus gads vai ne lietas nav, es nezinu, tā tur ir kaut kas vai ne. Nu, pajautāsim tūdaļ jaunai paaudzei. Klausies, tur vīnogas Vīnkalnā arī ir? Es nezinu, neesmu bijis tagad. Kā tu neesi bijis? Nē, es iepriekš gadu tikai biju. Bet tev 200 metri te līdz Vīnkalnam. Nu, nav sanācis iet uz to pusi. Jā? Nu labi, es aiziešu. Tev varbūt man palīdzēs, uz kur pusi jāiet parādi? Redzat, to sētu tur izaiet cauri un tur iet tāds viens ceļš uz augšu un tur ejiet. Vienkārši uz augšu. Un tā Sabiles Vīnkalns, un vispārībā nomēlots, es tiešām redzu te kārtīgu vīnogu ražošanu. Cik daudz, es nezinu, kilogramos, 100 kilogramu, 1000 kilogramu tiek saražots? To ir grūti pateikt, jo tas ir atkarīgs no cilvēciskā faktora. Tā, labi, ņemam manu cilvēcisko faktoru, cik es varētu 100 vīnogu kilogramu saražot? Arī tas ir atkarīgs no laika apstākļiem. Šogad jau būs ļoti laba raža, jā. Tā kā, ceram uz tonniņu. Tonna? Jā. Tonna, tas ir daudz. Ņemot vērā, ka mums ir tikai 1,5 hektārs, tas ir pietiekami. Tas ir pietiekami. Un tad ir jautājums tāds, vai ir paredzēts arī paplašināt, jo, tomēr kalns te tā nogāze ir diezgan liela. Ja vienīgais uz augšu, tur mēs stādam jaunus stādiņus un tur viss notiks. Jo augstāk, jo vairāk saules, tas tev ir viss pareizi. Bet tā, kas ar tām vīnogām tālāk notiek? Taisam vīnu. Cik, es nezinu, pudelēs, litros, cik vidēji gadā var saražot? Taisam viņu taisnī priekš vīna svētkiem, kad viņš tiek arī realizēts. Tā kā iedots pagaršot tas vīnu. Cik tas kaut kādi? 20-30 litri apmēram. 20-30 litri? Ļoti ekskluzīvs vīns. Tas ir, man liekas, tas ir labāks par jebkuru franču vīnu. Domāju, 20-30 pudeles tiek saražots vai litri. Latvijā. Tas tiešām ir unikāli. Bet, un vēl ir kaut kāds citāds izmantošanas veids arī? Ēšana. Ēšana? Jā. Un pēc kā garšo? Bet, ja jums tagad vajadzētu pārdot šo vīnogu, kā jūs tagad varētu man izstāstīt? Ja es neesmu nogaršojis, kā garšo Latvijas vīnogu?
Viņa ir saules pielieta. Tā. Rasas, apgaismota. Labi. Tas ir tas, kas ar viņu ir noticies, bet pēc kā viņa garšo? Viņa ir tāda nedaudz, ja ir saulīta labi tikusi klāt, ir salda. Bet viņa ir tādi, ne ļoti salda. Viņa ir arī paskābena nedaudz. Paskābena? Jā, paskābena. Vai es drīkstu vienu odziņu tagad pārbaudīt, vai... Viņas vēl nav riktīgi gatavas. Tas ir tā kā ar lapsa nenāc vīnu kalnā, pirms vīnogas nav gatavas. Labi, tad daram tā. Šodien mēs negaršosim, mēs pilnībā uzticamies tam, ko jūs teicāt, un uzaicinām visus turistus tad ierasties. Jā, kad vīnogas būs gatavas? Ja šāds laiks pieturēsies pēc nedēļas stabili. Tātad tas iznāk kaut kāds 25. Augusta beigas droši, jo pēc tam viņas ātri tiek novākts, tad arī var nepaspēt vairāk. Tātad uz augusta beigām, un es redzu, ir atkal atbraukuši turisti, ja? Jā. Netraucējuši tev tavā darbā, paldies! Paldies jums! Tiekamies augusta beigās šeit jau pie gatavām vīnogām. Jā.